Pat galvenā prioritāte, protams, ir šī legālo narkotiku, saucamo legālo narkotiku tirdzniecības maksimāla ierobežošana, lai nepieļautu tādu situāciju, kāda ir izveidojusies šobrīd dēļ nesakārtotās likumdošanas, kad mūsu pilsētā ir iespējams brīvi iegādāties vielas, kuras rada narkotikām līdzīgu efektu, taču, diemžēl, šīs nesakārtotās likumdošanas rezultātā personas var brīvi tās iegādāties un aprēķināties kā nelegālajām narkotikām. Tātad pašvaldības policijas darbs šī jautājuma risināšanā faktiski aktīvi ir sākts jau no šā gada 1. oktobra, kad Rīgas pašvaldības policijai domas priekšsēdētājs ir izvirzījis šo prioritāti. Tātad, šis darbs tiek organizēts vairākos virzienos. Tātad, pirmais veids, kā maksimāli censties ierobežot šo parādību, ir veikt regulāras tirdzniecības noteikumu kontroles, kā arī cita normatīvu aktu ievērošanas kontrole šajos objektos. Kā rezultātā jau šogad Rīgas pašvaldības policija šajā laika periodā ir veikusi 85 šāda veida reidus. Un, ja mēs varam šobrīd konkrēti runāt jau par tādiem skaitļiem, kad šo pārbaužu rezultātā mēs esam izņēmuši vairāk kā 7800 šāda veida izstrādājumus, kuriem nebija izcelsmes dokumenti. Līdzīgi pašvaldības policija nodrošina sabiedrisko kārtību pie šiem objektiem, jo, kā mēs zinām, šie objekti piesaista personas, kurām ir dažādas antisociālas uzvedības tendences. Izvēloties pēc prioritātes, pēc nejaušības principa, tad pašvaldības policija veic šo tirdzniecības vietu patrulēšanu. Un par aizdomām un par narkotisko vielu lietošanu mēs esam šajā laika periodā aizturējuši jau 66 personas. Un 10 no tām bija nepilngadīgas, kas faktiski ir satraucošs rādītājs, kad nepilngadīgie veic šo vielu lietošanu. Bez tam, protams, mēs ļoti aktīvi iesaistamies likumdošanas, normatīvās bāzes regulējuma izstrādē, un kā rezultātā mēs arī savu artavu esam devuši. Un šodien Saeimas juridiskā lietu komisijā tika izskatīts grozījuma projekts krimināla likumā, kad par tādu vielu tirdzniecību, kuras ir iekļautas pagaidu aizliegto vielu sarakstā, tiks paredzēta krimināla atbildība. Es ceru, ka šī jaunā norma būtiski ierobežos un dos policijai tiesības un šīs tirdzniecības ierobežošanā. Ar nākamo gadu pašvaldības policijai tiks piešķirt 72 štata vietas. Ir uzsākts darbs pie nodaļas izveides cīņai ar šo parādību. Un esam jau veikuši virkni organizatorisko pasākumu, lai izveidotu šādu struktūru vienību pašvaldības policijā.